Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Kanādas ārlietu ministres Melānijas Žolī birojas informējis, ka Kanāda apturēs jebkādas ieroču piegādes Izrēlai. Izrēlas īstenotais karš pret kaujinieku grupējumu Hamas Gazas joslā ir radījis pieaugošu humāno krīzi, novedot simtiem tūkstošu Gazas joslas iedzīvotāju līdz bada slieksnim. Izrēla vēsturiski ir bijusi viena no 10 galvenajām Kanādas ieroču importētājām. Pēc 44 dienu pauzes Krievijas bruņotie spēki atsāka raķešu uzbrukumu Kijivai, izmantojot spārnotās raķetes no strateģiskiem bumbvedējiem un balistiskās raķetes no Krievijas teritorijas. Gaisa trauksme Ukrainas galvaspilsētā aizvadītajā naktī ilga 3 stundas, aptuveni 30 raķetes uzbrukuma laikā tika notriektas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šajā sakarā uzslavēja ASV ražoto pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot efektivitāti un mudināja piegādāt jaunas sistēmas, lai aizsargāt varētu visu valsti. Nakts triecienos ievainoti tika 13 cilvēki, no tiem 4 hospitalizēti. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rosinātos grozījumus pašvaldību likumā, kas pēc ietvaru nākamajām vēlēšanām noteiks pašvaldībām pienākumu pieteikt pašvaldību vadītājus un viņu vietniekus pielaidei valsts noslēpumam. Attiecībā uz pašvaldību izpilddirektoriem vai to vietniekiem pašvaldību likumā noteikts obligāts pienākums saņemt pielaidi valsts noslēpumam, respektīvi, ja speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam netiks saņemta, tad amatpersona no amata būs jāatbrīvo. Saeima šodien atkārtoti noraidīja opozīcijā esošās Nacionālās apvienības rosinājumu palielināt gada ienākumu deklarācijā iekļaujamo attaisnoto izdevumu limitu no esošajiem 600 eiro līdz 1000 eiro. Privātpersonu gada ienākumu deklarācijas attaisnoto izdevumu slieksnis nav pārskatīts kopš 2018. gada, lai gan kopš tā laika vidējā alga valstī ir pieaugusi par gandrīz 66%, bet esošā attiecināto izdevumu sliekšņa pārsnieguma daļa, kas tiek ieturēta valsts pusē un netiek izmaksāta fiziskajām personām, jau sastāda 160 miljonus eiro. Rēzeknes domes deputāts Aleksandrs Irišins no Kopā Latvijai nolicis deputāta pilnvaras, pamatojot to ar savu veselības stāvokli. Viņa vietā domē darbu sāks Karīna Bartkeviča, kas pašlaik vada Rēzeknes pilsētas domes iepirkumu nodaļu. Robežsargi Krāslavas novadā novērsuši 80 000 cigarešu kontrabandas mēģinājumu. Kādā Audi A6 markas automašīnā ar Latvijas pilsoni pie stūres robežsargi konstatēja 8 iepakojumus ar kontrabandas cigaretēm NZ Gold ar Baltkrievijas akcijas markām. Turklāt minētais pilsonis vadīja automašīnu bez transporta līdzekļa vadītāja apliecības. Uzsākts krimināla process par tabakas izstrādājumu nelikumīgu Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Kanādas ārlietu ministres Melānijas Žolī birojas informējis, ka Kanāda apturēs jebkādas ieroču piegādes Izrēlai. Izrēlas īstenotais karš pret kaujinieku grupējumu Hamas Gazas joslā ir radījis pieaugošu humāno krīzi, novedot simtiem tūkstošu Gazas joslas iedzīvotāju līdz bada slieksnim. Izrēla vēsturiski ir bijusi viena no 10 galvenajām Kanādas ieroču importētājām. Pēc 44 dienu pauzes Krievijas bruņotie spēki atsāka raķešu uzbrukumu Kijivai, izmantojot spārnotās raķetes no strateģiskiem bumbvedējiem un balistiskās raķetes no Krievijas teritorijas. Gaisa trauksme Ukrainas galvaspilsētā aizvadītajā naktī ilga 3 stundas, aptuveni 30 raķetes uzbrukuma laikā tika notriektas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šajā sakarā uzslavēja ASV ražoto pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot efektivitāti un mudināja piegādāt jaunas sistēmas, lai aizsargāt varētu visu valsti. Nakts triecienos ievainoti tika 13 cilvēki, no tiem 4 hospitalizēti. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rosinātos grozījumus pašvaldību likumā, kas pēc ietvaru nākamajām vēlēšanām noteiks pašvaldībām pienākumu pieteikt pašvaldību vadītājus un viņu vietniekus pielaidei valsts noslēpumam. Attiecībā uz pašvaldību izpilddirektoriem vai to vietniekiem pašvaldību likumā noteikts obligāts pienākums saņemt pielaidi valsts